Latvijas dievturu sadraudze sadarbībā ar muzejiem un izstāžu zālēm izveidojusi dievturības vēsturē veltītu ceļojošu izstādi, kas pielāgota arī vājredzīgiem un neredzīgiem apmeklētājiem un būs saistoša arī ģimenēm ar bērniem. Šobrīd tā atceļojas uz Rīgu, Latvijas neredzīgo bibliotekas izstāžu zāli Strazdumuižā. Tematu turpina kolēģe Anete Lesīte. Šogad, atzīmējot latviskās dzīvesziņas dievturības vārda rašanās 100 gadi, izveidota ceļojošā izstāde Latviskās dzīvesziņas dievestība tautas vēsturē – dievturībai 100. Mūsu izstāde ir veidota tā, ka mēs no sākuma pievēršamies vēstures posmiem, kādi tie ir. No posma, kad vēl dievturībai savu vārdu nav, tad ir šis brīdis, kad tā iegūst savu vārdu, un kā tas iet cauri mūsu dažādiem līkločiem līdz pat mūsdienām. Tas ceļš no 12,000 gadu senatnes, ko mūsu gēni vēl joprojām pierādīja, ir nonācis līdz šodienai kā tradīcijas, kā dainu tekstī un dievturī to ir apkopojuši ar tādu redzējumu, ka dainās ir kodols, kas nes šo etisko pamatu mūsu dzīves ziņā, jo visās kultūrās senākajās ir izteikusi kaut kāda reliģiska tradīcija. Izstādē līdzās planšetēm ar attēliem un tekstiem izvietoti dažādi eksponāti, tostarp Latvijas muzejos aplūkojamo vēsturisko priekšmetu kopijas 1:1 mērogā. Izstādes saturs pieejams arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo vairums priekšmetu ir aptaustām. Ir izveidoti ne tikai apraksti braila rakstā, bet arī paplašinātais saturs viedtālruņos pieejams caur kvadrātkodiem. Man kā vājredzīgam apmeklētājam ir pirmkārt tāda lieta, ka es viņu varu tuvu apskatīt, ka viņš nav nekur aiz stikla. Tas ir viennozīmīgi pirmais, kas ir svarīgais. Vitrakas iezis. Ja? Viņš ved uz kaut kurieni mani. Digitālais saturs ir tādā ziņā pieejams, jo viņu var palielināt, cik vajag, un viņu var noklausīties, cik cilvēkam vajag. Un ir daudz variantu, kā viņu var apskatīt. Dievturības 100 gadu laikā ir attīstījusies un izdzīvojusi arī padomju okupācijas laika apspiestībā un arī trimdas posmā. 2023. gadā Latvija uz 5 gadiem tika izvēlēta par Eiropas etnisko reliģiju kongresa prezidētāju valsti un Uģis Nastevičs par šī kongresa prezidentu. Dievturības svētzīme ir krusta krusts, un būtībā latviešu rakstu zīmju nosaukumi lielā mērā ir sabiedrībā iepazīti tieši caur dievturu dotajiem nosaukumiem, jo šīs zīmes mums ir kopā izsenis gan tautas tērpos, gan dažādos priekšmetos. Latvijas neredzīgo bibliotekas izstāžu zālē Juglā izstāde būs aplūkojama 2 mēnešus. Tālāk tā ceļos uz Talsiem, bet rudenī atkal piestās Rīgā Brīvdabas muzejā. Anete Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.